Piektdien, 23. aprīlī Aizputē tika atklāts dzeramā ūdens sagatavošanas komplekss, kas izbūvēts par Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ūdens saimniecības pakalpojumu attīstība Aizputē līdzekļiem. Prieks ir pirmām kārtām par to, ka ne tikai Ventspilī, Jelgavā, Rīgā vai Daugavpilī tiek realizēti ūdens saimniecības projekti pašvaldībās, kas ir varbūt daudz spēcīgākas ar lielāku budžetu, bet ka šādi projekti tiek realizēti arī mazās pilsētās, līdzīgi kā Aizpute, jo, manuprāt, tas, ka šādi projekti šeit notiekās, liecina par to, ka attiecīgā pašvaldībā gan pašvaldības vadītāji, gan uzņēmums, kas apsaimnieko ūdens saimniecības infrastruktūru, domā par nākotni, domā, lai būtu moderna infrastruktūra un galvenais domā par to, kā attīstīties, jo tur, kur ir moderna infrastruktūra, tas nozīmē arī attīstību. Šodien aizputniekiem tiešām ir dubult svētki. Šodien mums ir mūsu ūdens tornim 50 gadu jubileja un jaunajām ūdens atdzelžotavas iekārtām atklāšana. Šis projekts ir sācies 2007. gadā. Tad, kad sākās visa projekta stadija, sāka visas izpētes, un ar šodien dienu, 2010. gadā, mēs esam šo projektu nodevuši, un tās ir atdzelžotavas iekārtas, un tas nozīmē, ka aizputnieki ar šodien dienu dzer tīru, atbilstīgu prasībām dzeramo ūdeni, kuram ir noņemti visi piesārņojumi, noņemti visi metāla saturs, noņemtas rūsas, noņemtas smakas. Vienmēr sakot, ūdens ir atbilstīgs, kvalitatīvs, tīrs, dzerams, vizuāli skatāms un lietojams pārtikā. Aizputē ne tikai izbūvēts jauns dzeramā ūdens atdzelžošanas komplekss ar jaudu 870 kubikmetru diennaktī, bet arī jauns dzeramā ūdens krāja rezervārs ar tilpumu 490 kubikmetri un jauna otrā pacēluma sūkņu stacija ar jaudu 188 kubikmetri stundā. Tāpat izveidot un aprīkoti 2 jauni artēziskie urbumi. Veikto darbu kopējās izmaksas ir 589 797 lati. Par labi paveikto darbu daudzus paldies vārdus saņēma būvniecējs Sijā Vateks. Mēs jau strādājam būvniecības jomā 6 gadus. Mūsu galvenais darbs, ko mēs darām, tas ir ūdens atdzelžošanas iekārtu piegāde, uzstādīšana un arī, teiksim, viss, kas saistīts ar tādu būvniecību. 6 gadu laikā esam uzbūvējuši jau 80 dzeramā ūdens stacijas pa visu Latviju, ciematos, mazās pilsētās, un tagad mēs esam jau realizējuši 2 lielus projektus. Tas ir Līvāna pilsētas atdzelžošanas stacija un Aizputes pilsētas atdzelžošanas stacija. Aizputes pilsētas atdzelžošanas stacijas projekts, mūsuprāt, bija sarežģīts, bet tai pašā laikā viss tika risināts un ļoti veiksmīgi, un rezultāts mums pašiem apmierina, un esam uzkrājuši ļoti lielu pieredzi. Un varētu teikt, ka esam gatavi arī startēt un darīt tādus pašus darbus vēl, ja tas mums padodas. Jāatzīmē, ka Aizputes atdzelžošanas stacija tika nodota eksploatācijā par veselu mēnesi, apsteidzot plānoto grafiku. Tas ir pateicoties mūsu speciālistiem, kas ir uzņēmumā, un tai komandai, kāda mūsu uzņēmumam ir izveidota. Un arī tā attieksme pret darbu ir ļoti svarīga mūsu uzņēmuma kolektīvā. Mēs šīs iekārtas, varētu teikt, kad uzprojektējām un uzstādījām līdz pašai mazākai skrūvītei, pārzinot, kas tas ir. Nevis nopērkot gatavu produktu un ieliekot viņu jau gatavā kastē. Protams, tiek sastāvdaļas iepirktas, bet viss tas samontēšana, visa salikšana kopā, tā skaitā arī filtru izgatavošana, notiek tepat Latvijā. Un ar to mēs arī ļoti atšķiramies no citiem Latvijas tirgu esošajiem uzņēmumiem, kuri varbūt piedāvā citas valsts ražotāja produktus, bet mēs ieguldam savas zināšanas un viņu izgatavojam un ražojam Latvijā. Šobrīd sabiedrībai Vateks ir nopietnis pamats, lai varētu izvirzīt mērķus tuvākai un tālākai nākotnē. Ir mērķis saglabāt labus kontaktus un sadarbību ar esošajiem, jau, kur ir
uzstādītas iekārtas un palīdzēt viņiem, kā saka, viņu darbībā, lai ilgi un labi strādā un dod tīru ūdeni. Par jaunajiem projektiem ir zināms, ka Latvijā vēl ir šobrīd realizācijas stadijā vai būs tuvākajā nākotnē jārealizē vairākas atdzaužošanas stacijas, gan lielas, gan mazas, kurās mēs esam gatavi piedalīties, startēt un kopā ar citiem būvniekiem, sadarbības partneriem labprāt startētu un mēģinātu realizēt. Tas katrā ziņā arī labs bonus būvniekam, jo viņš spēja parādīt un pierādīt, ka Latvijā ir labi būvnieki, kas spēj kvalitatīvi strādāt un daudz ātrāk nodot eksploatācijā kvalitatīvus objektus. Mums jau galvenais ir tā ūdens kvalitāte, un uz šo dienu tiešām tā ir ļoti laba. Salīdzinoši ar to ūdeni, kādu mēs lietojam pirms pāris mēnešiem, tad ar šodienas var teikt, arī pat esmu ūdens lietotāji, tas ir pilnīgi tā kā diena pret nakti. Līdz ar ūdenssaimniecības sakārtošanu Aizpute kļūst par kvalitatīvāku dzīves vidi gan saviem esošajiem, gan topošajiem iedzīvotājiem. Jebkura infrastruktūra, kas mūsdienās tiek būvēta, vai tās ir attīrīšanas iekārtas, vai tās ir caurules, kas tiek guldītas zemē, viņas tiek būvētas uz gadu desmitiem. Tā kā tās ir investīcijas ilgstošam laika periodam.